mēs atrodamies vietā, kur būs siltumnīca. Siltumnīcu mēs būvēsim uz stabiņiem, kurus iebetonēšu zemē. Stabiņiem liksim virsū brusītes, un brusītēm virsū jau stiprināsim siltumnīcu. Bet, lai es varētu iebetonēt stabiņus, man ir jāizurb caurumi. Bet siltumnīcai nav nepieciešams tik liels urbis, kā tas ir vajadzīgs šūpolēm, tāpēc uzlikšu nedaudz šaurāku urbi un tad tālāk urbšu caurumus. Atskrūvēsim šo te uzgriezni. Izņemsim ārā skrūvi. Tālāk jau mēs varam izņemt urbi. Un uzliksim šaurāku urbīti. Jo siltumnīcai mums nevajag tik liels pamatstabiņus, kāda ir vajadzīga šūpolēm. Liksim atpakaļ skrūvi, uzskrūvēsim uzgriezni. Un varam sākt urbt. Šo te urbi pagaidām nolikšu maliņā. To mēs vēl izmantosim, kad urbsim caurumus tūjām, lai nav jārok ar lāpstu. Tā. Urbis ir gatavs. Redzam, tāds tas izskatās. Šis te urbis ir 100 mm, 10 cm diametrā. Un nu mēs varam sākt urbt. Šeit jau esmu sagatavojis siltumnīcas pamatu stabiņu vietas, kur tiem jāatrodās, un varu sākt urbt. Šeit zeme ir ļoti mālaina. Tā, viens caurums mums ir izurbts. Urpsim nākošo. Esam izurbuši arī otro pamata stabiņu caurumu. Nu, laiks urbt trešo. redzam, esam iepriekš jau sagatavojuši vietas, kuros jauri, un varam turpināt urbt. Tā, redzam, esam izurbuši jau vesels 3 caurumus. Turpināsim urbt. Zeme šeit ļoti mālaina un blīva. Tāpēc ielikt ir samērā grūti. Redzam, ļoti blīva zeme. Līdz ar ko urbt ir diezgan grūti, bet mēs to noteikti izdarīsim. Redzam, esam izurbuši arī 4. caurumu un urbsim 5. Redzam, zeme pielīp urbim, līdz ar ko urbt ir grūtāk.
Atkal pie urbja pielipusi daudz zeme. To ir jāpaņem nost ar roku un varam turpināt. Redzam, zeme vēl joprojām ir ļoti blīva. Un mīksta. Tā visu laiku līp klāt urbim. Līdz ar ko urbt ir diezgan grūti, bet mēs to noteikti izdarīsim. Un, protams, vienmēr atceramies par drošību. Ar šo urbi drīkst strādāt tikai pieauguši cilvēki. Bērni ar to darboties nevar. Bērniem ir savi spēļu urbīši, ar kuriem tie var urbt smilškastē, bet ar šādiem lieliem urbiem urbt var tikai pieaugušais. To atceramies. Varam sākt urbt. Notīram nost smilti, kas ir pielipusi urbim, un varam darboties tālāk. Ar šo urbi iespējams urbt arī uz otru pusi. Tādā veidā, ja mēs esam iestrēguši, mēs varam arī pagriezt urbi uz otru pusi. Tādā veidā urbis iznāk ārā no zemes. Nu, lūk, esam izurbuši visus 8 caurumus, kur mums nepieciešami, lai tajos iebetonētu stabiņus. Stabiņiem liksim virsū brusītes, un brusītēm virsū jau stiprināsim siltumnīcu. Dotajā brīdī esam izurbuši caurumus gan šūpolēm, gan siltumnīcai, un tagad urbsim caurumus priekš tūjām, priekš kociņiem, kur tālāk stādīsim kociņus.